16 gados es guvu traumu basketbolā, ielaužot mugurkaulu uz skriemeļa āķi. Tas notika pilnīgi nejauši vienā basketbola nometnē, kad mēs gatavojāmies turnīriem. Es gāju uz grozu augšā un komandas biedrs netīšām ieskrēja man virsū un es spēcīgi kritu zemē un cēlos. Tā es arī turpināju spēlēt basketbolu, vēl 3 mēnešus piedalījos turnīros, jo gaidīju vizīti pie ārsta. Katru reizi pirms spēlēm sajūta bija tāda, ka es nevaru ne palikt, ne paskriet. Taču, kad jau es biju iesilis, sāpes pazuda. Tā es arī nospēlēju 3 mēnešus, līdz noskaidroju no ārsta, ka man visu šo laiku nevajadzēja spēlēt. Izrādījās, ka man bija risks kļūt par invalīdu. Tāpēc man bija jāatteicās no basketbola. Es pazaudēju draugus, savu sirdslietu. Man bija jāsāk dzīve no sākuma. Es tajā laikā biju ļoti kautrīgs, kluss, bez kādas jautras bērnības un spēlēju datorspēles. Likās, ka datorspēles un basketbols atņēma pusi no manas bērnības. Tāpēc bija man iemesls meklēt jaunu nodarbošanos, kas šos kompleksus novāktu un es spētu sevi attīstīt. Skatoties uz fotogrāfijām, ko saņēmu no geto basketa turnīriem, es sapratu to, ka arī vēlos tikpat skaistas bildes veidot cilvēkiem, jo apzinājos, kā pats jūtos par viņām. Es jau no basketbola laikiem aizguvu foto un video montāžu, jo veidoju spēlētāju spilgtāko momentu videoklipus un vairāk kārt pārkāpu autortiesības, jo patika mūzika. Tad vēlāk es saņēmu savu pirmo kameru, tā bija vispieejamākā, viņa bija lētākā kamera, taču mani tas neskāra, jo es ļoti vēlējos fotografēt. Mani pirmsākumi fotografēšanai vijas no mana pagalma, kur arī sāku veidot bildes. Visbiežāk es izvēlējos bildēt mazus objektus, jo tādā veidā es varēju sasniegt lielāku dziļumu, un tas bija tieši tas, ko es vēlējos sākumā. Sākumā man iztēle nebija bagāta, bet es tāpat turpināju fotografēt ļoti daudz, lai iegūtu vismaz vienu labu attēlu. Bet tā vai tā, mans pagalms ir plašs, es jūtos brīvi tajā, un sākotnējā posmā man tas palīdzēja saprast, kā rīkoties ar kameru. Taču nepalīdzēja cīnīties ar savu pašapziņu un komunikāciju prasmēm. Tāpēc es sāku ļoti vienkārši. Fotografēju no sākuma draugus, lai iemācītos runāt ar cilvēkiem, modeļiem, un piedāvāju arī fotosesijas par brīvo, jo vēl tikai mācījos. Taču jau pēc dažām draugu fotosesijām sāka parādīties arī īsti klienti, kas bija gatavi arī maksāt. Mans kautrīgums savukārt ar katru reizi sāka pazust, sāku palikt komfortablāks apkārt 6 cilvēkiem, un sarežģīts bija sākums, jo man nebija izpratne par to, kā likt cilvēkiem pozēt. Taču caur katru fotosesiju es sāku spēt apzināties vairāk, kādas fotogrāfijas cilvēki sagaida no manis. Tā turpinot attīstīties nākamos 3 gadus, spēju jau manipulēt savas bildes un veicināt vairāk iztēli savos darbos. Es iedvesmojos no saviem personīgajiem pārdzīvojumiem, tā brīža sajūtām. Un cilvēkus tas aizrāva, vēl jau vairāk es sāku regulāri publicēt bildes un video sociālajos medijos un spēju tajā brīdī piedāvāt daudzveidīgu saturu. Es piedāvāju manipulētas bildes, video un arī veidoju atsevišķas pamācības, lai veidot ieskatu, kā es veidoju darbus un kā jebkurš cits to varētu atdarināt. Taču, lai arī es novēroju savos sociālajos medijos šo uzmanību un jaunos sekotājus, tas drīz vien beidzās, jo es izdegu. Es biju veidojis 30 dienas pēc kārtas dažādas manipulētas bildes un video, un, lai arī tas saturs kļuva regulārāks, sekotāju daudzums palika uz vietas vai arī ar katru nedēļu vai mēnesi samazinājās, kas noveda mani pie lielākām bažām par to, ko es veidoju. Pēc šīm 30 dienām es pārstāju publicēt jebkādu saturu mēnešus, jo man nebija iedvesmas.
prokrastinācija pastāvēja vēl vismaz gadu, līdz sāku vairāk interesēties par mūsu Latvijas mūzikas kultūru. Un kopš basketbola man jau ir paticis hip-hops, taču līdz šim latviešu reps vēl nebija pārliecinājis mani. Līdz latviešu reperi Viesuls un Otis katrs izlaida savu albumu. Mazliet vēlāk tika arī izsludināts pirmais Viesuļu koncerts kopā ar Odu un citiem māksliniekiem, kas mani ieinteresēja un pasauca draugus līdzi uz koncertu. Šis koncerts bija viens no maniem mīļākajiem koncertiem, jo tas viss notika mazā bārā Local House. Pirms koncerta es sazinājos ar reperiem un organizatoriem, lai viņi būtu kursā, ka es nākšu fotografēt. Un man ļoti patika, kā viņi man pieņēma, jo es spēju brīvi atnākt un savā stilā veidot fotogrāfijas. Un man ļoti interesanti likās, kā koncerta cilvēki bija pārpildījuši telpas, lai dzirdētu reperus, un šī kopības sajūta man deva iedvesmu nākt vēl un klausīties vēl. Manuprāt, šajā laikā sākās Latvijas hip-hop renesanse, un es atradu, ko vēlos fotografēt atkal. Beidzot parādījās sajūta, ka tas, ko es veidoju, palīdz citiem, un man pašam patīk. Un tāpēc es sāku fotografēt vairākus koncertus, dažādus, un dokumentāli attēloju šos hip-hop grupas vai māksliniekus, lai veidot priekš sevis arī arhīvu ar visiem Latvijas hip-hop māksliniekiem. Viens no maniem svarīgākajiem brīžiem bija fotografēt Drift Hallē koncertu, kur es satiku reperi Kazimiru, kurš man ieinteresēja ar savu personību un mākslu. Vēlāk arī es izlēmu veidot par viņu dokumentālo sēriju caur Zīvi aci, lai parādītu mākslinieku uz un nost no skatuves. Tādā veidā es ļoti sadraudzējos ar Kazimiru, viņu brālēnu fotogrāfu Plaušas. Mēs turpinājām sadarboties, domāt par mūziku, foto un video. Caur koncertiem un sociālajiem medijiem iepazinu arī reperi Amanito, kurš kopā ar Kazimiru bija ierakstījuši dziesmu Manča tilts, kurai es izvēlējos filmēt arī mūzikas videoklipu. Caur šiem diviem radošiem darbiem es jutos kā mājās. Sāka veidoties auditorija, kurai tikpat ļoti patika hip-hops kā man. Un piederības sajūta noteikti bija galvenais elements, kas man liek komfortabli veidot ko etnogrāfisku vai vērtīgu mūsu Latvijas hip-hop vēsturē. Caur šiem darbiem arī izveidoju sev vairāk atpazīstamu hip-hop kultūras dalībniekiem, kas man ļāva turpināt vairāk novērot, kas notiek kultūrā. Šajā brīdī jau bija arī attīstījis savas fotogrāfijas prasmes, ar kurām spēju turpināt un ieinteresēt auditoriju. Tiku pie iespējīgām iespējām fotografēt un filmēt aizkadrus projektiem un koncertus caur sadarbībām, caur ko katru koncertu vai projektu veidojās lielāka izpratne, kā kultūra strādā. Cik nopietni tiek uzsvērts performances veidošana, kā ar katru projektu pārsteigt savu auditoriju, taču ne visi ir arī tik krāšņi un sanāk arī iet cauri izaicinājumiem, vai tā ir iedvesma, vai tās ir iespējas, kas ir apkārt. Jo, lai arī tiktu dažreiz koncertos bez maksas, tomēr pastāv arī konkurenti, kuri centīsies tevi neielaist koncertos vai vienkārši pasniegs sevi augstāk par tevi. Es, lai arī esmu fotografējis daudzus koncertus, neesmu ticis vismaz uz 5 vai vairākiem pasākumiem. Vairums pasākumu vienkārši aizliedz ienest tieši kameru ar maināmo objektīvu. Es esmu apvainojies uz to, ka mani neielaiž, taču, manuprāt, vēl cilvēki nav apzinājušies, cik vērtīgi īstenībā būt mazāk toleranti fotogrāfu ielaišanā, jo pa lielam mediji ir tas, kur veidot uzmanību priekš sevis un savas mākslas. Savu tēlu veidošanai esmu apzinājies to, ka mēs esam kā mušas. Vienmēr spēsim traucēt viens otru vai gluži otrādāk sēdēt stūrī un nevienu neaiztikt. Man līdz šim ir bijis liels prieks būt daļai no kultūras, kas kļūst aktuālāk ar katru brīdi. Un man personīgi ir radušies jauni mērķi dzīvei, veidot sabiedrības labumu, palīdzēt māksliniekiem un veidot radošas interesantas pieejas dažādiem projektiem. Kā arī es vēlos izveidot savu tēlu par zīmolu kādu dienu. Manuprāt, katram ir svarīgi censties krīzes situācijās meklēt apkārt to, kas interesē vai par ko rodas interese. Jebkurš var izdarīt visu, ja tik savu notic un ir gatavs strādāt. Nekas nevar būt viegli panākdams, un
Es pat spēju paslinkot vai novērsties no kādām prioritātēm, kas sagādā man jaunas izaicinājumus. Šo var nosaukt par bezgala kalnu, jo tas nekad nebeigsies, ja arī sasniegs savu konkrēto mērķi. MCs nevis atsaldēts tīnis, kam acis sarkans tā kā savā tēva ģīmis. Lai būvētu pasauli vajag alfabēta zīmes, un mēs lopam jūsu sirdis, it kā balzamētu līķus. Tas ir tas jaunais abrā ar jauno stāv. Negrasos pasē mainīt vārdu, jo brāl esmu es pats. Pārspēt plānātos, kas gatavi tekstos ieguldīt darbu, lai pacelt sanāk kopā pamats, kas ierakts man. Tu devēt pār sevi, kā vien vēlēs prikals vai trūd, bet nevari man piespēs klausīties, ja nejūtos sūd. Protams, var sacīt, viss ir relatīvs un katram savs kūl. Viens zina hamburgers nekad nekļūst pat